salīdzināsim A kategoriju ar B kategoriju, jo daudz noliek to B kategoriju, un tad šaubās par to A kategoriju, jo liekas, ka arī būs ilgi, arī būs dārgi, bet tā nav vispārīgi. Tev A kategorijai obligātās braukšanas ir reāli 5 obligātās braukšanas, 3 teorijas tikai. Protams, tev jānokārto teorijas eksāmens un CZD, bet tas still ir 5 obligātas un 3 teorijas. Bet, protams, ne visi tiek ar 5 cauri, drošāk ir izbraukt vairāk, jo laiks vidēji ir par 10 braukšanas. Mašīnai obligātās ir 10, un vidēji cilvēki brauc 20-25 reizes, kas liekas crazy. Un tas ir dārgi. Moci vēl lētāk. Protams, jāatcerās, lai noliktu A kategoriju, tev vajag ekipējumu, kas arī maksā savu, bet sākt braukt tu vari reāli tikai ar cimdiem un ķiveri. Iesaku, protams, arī nopirkt jaciņu un biksus, kas būs drošāk. Un tās idējas izmaksas ir A kategorijai. Ja tev paveic, un tu tiešām izēji ar 5 reizēm, tev reāli cik tas ir 5 reizes 50, tie 250 eiro tikai. Protams, plus teorija un plus vēl tās. B kategorijai tev 10 reizes. Tie ir 500 eiro jau obligāti, bet visi vidēji iziet 20, 30. Un tad tu vari pareiķināt, cik maksā tas un cik maksā tas. Protams, mēs visi noliekam B kategoriju. Nevar aizmirst arī A kategoriju, jo ir vērts. Ierakst komentāros, cik tev prasīja nolikt B kategoriju. Un, ja tu esi liks arī A kategoriju, cik tev tas prasīja laiku. Nu, teiksim, braukšanas. Un, ja nav žēl kādam pastāstīt, cik tas izmaksā.